Sveiciens visiem! Šodien manā eBay manta apskatā, nelielas paciņas ir sakrājušās, pārsvarā tie ir tādi mazi nieciņi. Gribu sākt ar šo kastīti, jo šo kastīti jau esmu sākusi lietot, precīzāk kastītes saturu, un šīs mums ir kņopītes, spraužamas pie sienas vai pie dēļa, un man bija ļoti liela nepieciešamība pēc šīm kņopītēm, kā redz, viņas ir dažādākās krāsās, zila, zaļa, dzeltena, un apstījos tepat veikalā, cik tad maksā, un ņemšu ciet, un pirms tā kā ņēmu, ieraudzīju, cik viņas maksā. 10 kņopītes maksāja, es negribu tagad samānīties, bet aptuveni bija 6 eiro vai nedaudz pat vairāk. eBayā, cik tad viņas maksā? eBayā šīs 100 kņopītes maksāja $2. Atšķirība ir liela, un tā kā, ja ir kādam nepieciešamība pēc tādām kņopītēm, iesaku eBayā skatīties, jo, pie mums ir diezgan dārgi. Nākamais mums ir auskari. Auskari vienkārši sasviesti maisiņā. Auskari nekas wow, dižens nav, parasti spīdīgi auskariņi ar tādiem kā akmentiņiem iekšā. Aizdarīti mums ir metali, šādi interesanti auskariņi. Mums ir tomēr izdomāju pasūtīt caurspīdīgo gēlu. Vērsim vaļā. Tā lipīgi veras vaļā. Caurspīdīgais gēls domāju klāt uz nadziņiem. Viegli attaisījās. Redz, viņš ir caurspīdīgs un nemaksāja viņš dārgi. Man liekas, vai 75 vai 85 centi. Pa tādu mazu bunģiņu mēģināšanai, kāpēc gan ne. Noteikti mēģināsim un skatīsimies, kas sanāks ar šo. Pieaudzēt vēl netaisos, bet virskārtiņu noteikti mēģināsim. Nākamais, šī man liekas ļoti viegli. Es esmu nedaudz sabijusies, vai te vispār kaut kas ir iekšā, jo, ir. Šeit ir otiņas, ļoti labi, ka kopā atnāca vienā laikā, ir atnākušas otiņas gēla uzklāšanai uz nadziņiem. Komplektā viņas nāca 3. Šī mums ir tāda nedaudz lielāka. Otiņas ir ļoti garas. Skatīsimies, kā ar viņām būs klāta gēlu. Kāpēc tikai gēlu? Varam arī mēģināt parastās gēlu lakas uzklāt ar viņu, ar šīm otiņām. Tā kā ir dažādi, ir dažādi izmēri, no kā izvēlēties. Šeit gan, ja redzat, tāds nesmukums, bet, ja nemaldos pa $1 šīs 3 otiņas, kāpēc gan ne iesācējam? Nākamais mums ir, šīs jau uzlīmes, man liekas, es esmu jums rādījusi, bet šīs nav man. Liekas labas. Uzlīmes, es esmu viņas līmējusi, tā kā neko slikt par viņām nevar teikt. Pie pārdevējiem arī ir krāsas dažādas, zelta, sudraba un šīs rozā, ja nemaldos. Ir dažādi varianti. Nākamais mums ir, šo vajadzēja apstīties, kā viņu sauc. Atvērsim vaļā, šis arī nav man. Maldos kutikulu, tā kā atbīdīt, kutikulu noņēmējs, ja nemaldos, bet droši varat man palabot. Kā redzat, ir pilna pudelīte, 15 ml.
Tā kā šis nav man nevēršu vaļā, bet, nu, zem video būs, nu, šāds kutikulām. Tā, nākamais mums ir, kas šeit ir? Nu, šis ir slavenais citrona, kā viņu izsmidzinātājs. Noteikti kādā no nākošiem video arī izmēģināsim šo citronu spiedi. Izmēģināsim, es viņu ļoti vēlējos, jo esmu ļoti daudz redzējis video par šo citronu izsmidzinātāju. Nu, un tad es arī vēlos sev tādu citronu izsmidzinātāju, jo ļoti labs. Es uzskatu, ka salātiem izsmidzināt nav jāspiež, jāmocās. Nu, tad, ja viņš strādā, tad šis citrons izsmidzinātājs būs ļoti labs virtuvē. Nu, un šī paciņa man ļoti nošokēja. Nu, kā redzat, es esmu tikai noplēsusi visu to vārdu un uzvārdu un adreses padarīšanu, bet paciņa arī šāda atnāca. Nekas te aizlīmēts nebija, nekas. Viņu vienkārši šādi vērās vaļā. Nu, es sākumā, kad ieraudzīju, domāju, vai tur vispār būs kāds saturs iekšā, bet bija. Šis mums ir agu formas gēla, tā kā pieaudzēšanai. Šo es arī nevēršu vaļā, jo šis nav man. Ja nemeldos, te bija 50 vai 100 tā kā šīs formiņas, bet, eBay arī šie nieciņi ir ļoti lēti un tā kā, ja ir vajadzība, droši skatieties eBayā. Nu jā, vienīgais, ko es tā kā par šo vēlējos visvairāk parādīt, ir šis iepakojums, kad, jebkurš varēja viņu attaisīt, un jebkurš viņu varēja attaisīt, un paciņa varēja atnākt tukša, tā kā, nezinu, ar kuru galu ķīnietis ir domājis, bet, šādu iepakojumu es vairs nevēlētos saņemt. Tā dienā, kad uzzināsim vienu uzvarētāju, atsaucība bija ļoti liela, 56 komentāri un 71 laiks. Tad daudz nerunāsim, nokopēsim saiti. Vēl visiem veiksmi! Un uzvarētāji mums ir Arta Reķe. Apsveicu. Noteikti ar tevi sazināšos, lai varam izdomāt, kā tu varēsi savā īpašumā iegūt 2 gēla lakas. Apsveicu. Liels paldies pārējiem, kas piedalījās manā konkursā. Noteikti kaut kad tuvākā nākotnē uztaisīsim vēl kādu konkursu. Pagaidām tas arī viss. Atā!